Esi sveicināts, mans draugs! Ja vēlies uzzināt, kā taisīt vēlmju karti, tad paliec ar mani un noskaties šo video līdz galam. Vēlmju karte ir unikāls veids sapņu piepildīšanai. Unikāls tādēļ, ka tas strādā vienmēr. Šeit tu redzēsi vairākas vēlmju vai sapņu kartes. Tie ir tikai paraugi, bet tev pašam jāuztaisa sava vēlmju karte. Uztaisīt viņu ir ļoti vienkārši. Vieglākais variants – nopirkt veikalā gatavu lielu, baltu lapu, ir pārdošana arī gatava sapņu dēļi, bet var arī paņemt apešu gabalu, nolīdzini malas, otro pusi, kur nav musturs, sadali 9 vienādos laukumos vai sektoros, kā parādīts šeit. Neatkarīgi no tā, kur tu liksi savu vēlmu karti mājās pie sienas vai uz darba galda pie kompjūtera, ir pamata padomi, kā to pareizi uztaisīt. Godīgi sakot, tas strādās arī tad, ja vienkārši haotiskā veidā saliksi savas sapņu bildītes, bet tomēr ir noteikumi, kuri palīdzēs vēlmju karti uztaisīt vēl spēcīgāku un pātrināt sapņu piepildīšanos. Šie noteikumi ir balstīti uz gudro austrumu tautu gadu pieredzi, uz Feng Shui sistēmu un mēnesi kalendāru. Pirmkārt, karti jālīdzsvaro attiecībā uz dažādām dzīves jomām, jo tā ir tavas vēlamās nākotnes vizuālais dizains. Tāpēc ir svarīgi uz tās norādīt ne tikai bagātību, karjeras izaugsmi vai laulības, bet arī mājas omulību, mākslas vai jaunradas panākumus, veselību un tā tālāk. Otrakārt, tava vēlmju karte būs spēcīgāka un saprotama visumam, ja izmantosi sektoru nozares pēc Feng Shui sistēmas, kurā katra dzīves sfēra atbilst savai debes pusē un krāsai. Un treškārt, karti labāk veidot laikā, kad mēnesis ir jauns un sāk pieaugt. Šajā laikā visi iesākumi ātrāk nonāk pie panākumiem. Kad sākas pirmā mēneša diennakts, var atrast gandrīz visos kalendāros vai arī internetā. Tuvākā pirmā mēneša diennakts sāksies 29. augustā 6:05 no rīta un ilgs tikai 45 minūtes, jo 6:50 sāksies jau otrā mēneša diennakts. Bet tu nesatraucies. Droši vari turpināt savu iesākto līdz pat 31. augustam 9 no rīta. Galvenais, kas jāzina veidojot sapņu karti. Tā ir jāveido patstāvīgi, ieliekot savu spēku un jaunradi. Nevajag kopēt svešas kartes un lūgt kādam to izveidot, jo neviens labāk par tevi nezina, kāda nākotnes bildīte ir tavā galvā. Vēlmju kartē drīkst likt tikai pozitīvs notikums. To var veidot arī kopā ar tuviniekiem, tā saucamo ģimenes karti. To var izveidot uz gadu un nosaukt, piemēram, sapņu karta 2011. 2012. gadam, vai tekoša, ja realizējušos sapni nomaini pret jaunu, vai, piemēram, 3 mēnešiem. Ar kādām bildītēm aizpildīt šos sektorus? Ar jebkādām. Izvēlies tādas bildītes, kuras atspoguļo tavas vēlmes būtību. Tās var izgriezt no žurnāliem, fotogrāfijām, brošūrām, vai pašam uzzīmēt un izkrāsot. Var arī sameklēt internetā un izprintēt. Un droši līmē vai spraud ar kniepadatām pie savas sapņu kartes. Drīkst arī pašam kaut ko pierakstīt. Un tā sāksim aizpildīt sektorus. Un sāksim ar vidu. Tur, protams, liec savu foto, kurā izskaties laimīgs, smaidīgs un priecīgs. Ja vēlies būt vesels un slaids, tā arī pieraksti. Un visu jāraksta tagadnes formā. Ziemeļpuses sektors atbild par karjeru un darbu. Te vari piestiprināt bildi ar mīļāko nodarbi, bildi, kas nozīmē tavus panākumus, vai uzzīmē kontraktu ar vēlamo kompāniju un ranga pakāpi. Vienā vēlmju kartē redzēja bildi ar trepam uz augšu. Super! Ziemeļaustrumi, tas ir zināšanu sektors. Šeit liec viedu cilvēku foto, citātus par tādām prāta un rakstura īpašībām, kuras tu vēlies iegūt
pozitīvu domāšanu bildes, grāmatas, diplomus un certifikātus, kuri rāda, ka esi sasniedz vēlamos rezultātus šajā zināšanu sfērā. Austrumi – ģimene un māja. Šeit līmē ģimenes foto, mājas un interjera bildes, savu foto skaistā omulīgā vietā, maidzīvniekus un augus, ja tev patīk. Vienu vārdu sakot, visu, kas tev nozīmē komfortu un labu dzīvi. Dienvidu austrumi atbild par bagātību. Tur var līmēt vai piespraust bildes ar banknotēm, automašīnu, jahtu, villu, banku, dārglietām, briljantiem, zeltu un tā tālāk. Dodi vaļu iztēlēji. Dienvidi – tas ir slavas sektors. Vari līmēt bildes, kur redzamas balvas, kausi, prēmijas, medaļas, visu, kas atspoguļo slavu. Dienvidrietumi – laulības, un tās ir sirsniņas, foto ar mīļoto cilvēku vai laimīgu pāri, varbūt kopā saliktus laulības gredzenus. Rietumi pieder bērniem un mākslai. Izvēlies laimīgu bērnu fotogrāfijas. Ja vēlies, bildes ar šedevriem tajā mākslas jomā, kurā nodarbojies vai interesējies. Un beidzot, ziemeļrietumi. Šī debespuse atbild par skolotājiem un ceļojumiem. Šeit ievieto bildes, kas norāda uz spēcīgu draudzību, viedus skolotājus vai valstis un pilsētas, kurās vēlies pabūt. Vispār fantazē droši. Bet ko darīt, ja vēlmi kartēs ievietojas kaut ko un vēlāk pārdomāju? Nebēdā, vienkārši nomaina esošo bildi pret citu. Savu sapņu karti vēro katru dienu pa 5–10 minūtēm. Vari arī biežāk un ilgāk skatoties uz to domā, priecājies un izjūti. Piemēram, domās iesēdies savā auto, spied pedāļus, pārslēdz ātrumus, iztēlojies, kā tev paspiež roku pasniedzot diplomu vai cik omulīgi jūties savā sapņu mājā. Atceries bērnību, tu taču fantazēji, mēs visi tā darījām. Un nemaz nedomājam par to, ka kāds apsmies mūs vai rās. Arī tagad droši fantazē, jo zemapziņa uztver katru domu, sajūtu, bet visums to dzird un izpilda. Tu pievilc visu, ar ko tev asociējas bildīte, un vēl savu karti nerādi skaudžiem, nelabvēļiem, jo skatoties tajā, viņi ieliek negatīvismu, kas var tev kaitēt. Sapņu karte ir spēcīgs instruments vēlmu realizēšanai. Bagātība mums katram nozīmē kaut ko savu. Visiem ir vajadzīga nauda kaut kam. Reti kurais grib vienkārši turēt rokās krāsainus papīrīšus. Nauda ir jātērē, piedāvāja vingrinājums. Iedomājies, ka saņēmi 1 000 000 eiro. Nav svarīgi kā, svarīgi kam viņš tev vajadzīgs. Tagad uzraksti sarakstu, kur to tērēsi. Ja skaidri zini, kur tērēsi vai ieguldīsi savu bagātību, šī vēlme būs uzlādēta ar lielāku potenciālu un piepildīsies daudz ātrāk. Nu tā, kur tērēsim 1 000 000? Tā nemaz nav tik liela un nereāla summa. Tātad rakstam sarakstu. Piemēram, būvēju vai pērku māju vai dzīvokli. Atceries, visu rakstam tagadnes formā. Labi iekārtoju to. Pērku automašīnu, norādi tieši kādu. Pērku biļetes visai ģimenei uz Disneylandu vai kādu valsti uz nedēļu vai 2 atpūsties. Pērku un dāvinu māju brālim vai māsai vai vēl kādam. 10% no summas dāvinu radiem, labiem draugiem, varbūt trūcīgajiem vai nelaimē nonākušajiem. Apmaksāju jogu vai angļu valodas kursus, teiksim, San Francisco, kāpēc ne? 10% no summas ieguldu krājkontā katram bērnam vai mazbērnam. Vari rakstīt, ko vēlies, bet galvenais – naudu vajag arī dāvināt.
iedot, un to darīt no sirds. Jo no sirds dāvinātais atgriežas ar uzviju. Braians Treisī pierādīja, cilvēki, kuri raksta savas vēlmes un atliek malā, pēc gada konstatē, ka 80% no tā, ko viņi rakstīja, piepildījās. Var rakstīt visas kopējās vēlmes, bet var arī tikai par vienu dzīves sfēru, piemēram, aprakstīt attiecības, kāds vēlies, vai mājaslapu iekārtojumu un tā tālāk. Manas vēlmes, ko biju rakstījusi attiecībā uz vīrieti jau kādu laiku atpakaļ, piepildījās jau pēc 4 mēnešiem. Secini pats, un droši raksti arī tu savas vēlmes. Un vēl, noteikti uzraksti pateicību visumam. Šis ir tikai piemērs. Tev pašam jāuzraksta savu pateicība, jo tikai tu zini, par ko gribi pateikties visumam. Mīļais draugs, no visas sirds vēlu tev mīlestību, labklājību, veselību, bagātību un visu to, kas tev ir vajadzīgs. Esi laimīgs un lai piepildās visi tavi sapņi. Pateicos, ka noskatījies video līdz galam. Patiesi priecāšos, ja biju tev noderīga. Pateicos arī manam dēlam Matim, ka palīdzēja man izveidot šo video. Ar tevi bija Vīle Šinska un līdz nākamai reizei.